tev garantēti nesanāks pirmās reizes, ja izņēmums, ja tu esi ģēnijs. Mums latviešiem, eiropiešiem gribās lietas tā kā perfekti uzreiz, lai viņas sākās. Un dzīve un realitāte rāda, ka tas nav iespējams. Un pat Bībelē mums ir speciāls Salamans ielicis par iedrošinājumu, ka taisnais 7 reizes kritīs un celsies augšā. Tas nozīmē, ka kļūt par taisno pirmkārt ir ļoti sarežģīti, šķietami, bet svarīgi, ka tu jau esi tai saprašanā, tai domā, ka tu jau esi taisnais, jo tad tev ir cerība. Ja nē, tad ir ziepes, nē! Un tas ir ļoti svarīgi, un svarīgi tā dinamika, man liekas. Citreiz cilvēki domājot, ka viņi sasniegs kaut kādu status, ka tas viņus atbrīvos no kaut kā nedarīšanas, turpretīm Kristu ir otrādi. Jo kurš grib būt augstākais, tas ir, lai visu kalps, ko tas nozīmē, tas reāli dara visvairāk. Viņš visvairāk dara, jo pārējie vēl nesaprot, ka jādara. Un tas nav viegli. Un tāpēc ir šī drošība, ka tas ir normāli, ka tu vari krist darot. Bet svarīgi, ka tu celies augšā. Kad daboni pa muti, griez otru vajag. 7 reizes jau vajag, vai ne? Un tas domā, tur, protams, par to vajag griešanu, vajag iedziļināties. Jo tur ir savas rozīnītes, kuras ir jāatpako, teiksim tā. Bet fakts kā tāds, ka tas ir svarīgi, ka mēs kustamies, ka mēs daram, ka mēs darot, saprotam, ka var nesanākt, ka tas ir normāli. Un kāpēc es to saku? Tas ir tāpēc, lai tas tev neattur darīt lietas, ko Dievs tev ir uzticējis. Neattur darīt labos darbus. Un te es saprotu mani pareizi. Nedēļ darbiem tu esi taisns. Nedēļ darbiem tu esi glābts. Nedēļ darbiem tu esi Dieva bērns. Bet dēļ viņa žēlastības. Dēļ tā, ka Jēzus Kristus samaksāja par tevīm pie tā krusta. Nevainīgs būdams. Viņš ceļās augšā. Un visi, kas uz viņu tic, kļūst par viņa ģimenes sastāvu, locekli, bērnu, draugu, bračku, sauc kā gribi. Un mēs varam kļūt familiāri, bet neaizmirsīsim, ka tas ir Dievs un tu esi radība. Tad tur ir jābūt tai bijībai, tai godbijībai, kad tā ir kaut kas vairāk kā ģimene. Un tai kontekstā es domāju, es esmu, labi, kas vēl stimulē to, lai mēs nedarītu lietas, tīši vai netieši. Un viena no lietām ir, mums ir sapulces, neatstājiet savus sapulces. Un kāds ir mūsu sapulces? Vai tās ir labi organizēts teātris, izrāde, uzstāšanās, vai tā ir svaru zāle, vai tā ir crossfit vai sporta komplekss, kur tu dabūni varbūt labus ieteikumus, kā pasargāt savu muguru vai kā uztrenēt savu muguru, kā sasniegt ātrāk savus noliktos mērķus, kur varbūt vispār izvirza tev tos mērķus, garīgos, fiziskos, dvēseliskos un tā tālāk. Kādas ir mūsu tās sapulces? Un šis vēl vairāk, man vēl trakāk, viens brālītis, viņš teica, mēs šodien esam aicināti darīt par mācekļiem, bet mēs aizmirstam par to mācekļu kvalitāti. Vai tu veido tādus mācekļus, kurus ir vērts veidot? Jo mēs arī varam darīt neforšas lietas un domāt, ka tikai tas tehniskais, ka mēs darām mācekļus, ka tas ir ok. Kad tā ir vēl viena tāds svarīgs šķautne, man liekas, tā doma,
kad... Bet tas vairāk ir par to centrālo, un tad mēs ejam konfliktā, ne? Kad tā kā no vienas puses darām kādas lietas, un tad nedara, ja tas labi neizstās, pieņemsim. Nē, tur ir vairāk par to centrālo. Vai es apzinos, ka es daru mācekļus, un mācekļus uz ko? Jo tas arī uzreiz tevi noliek tādā izvērtēšanā. Jo vārds arī viņš ir tik aprīnojama lieta, ka viņš ir apusgriezīgs zobens. Tas nozīmē, ka pārbaudi sevi pats konstanti. Nedomā, kad ieņemot kaut kādu statusu, kristietis, taisnais, nezinu, mācītājs vai vēl kaut kas, evaņģēlists un pravietis vai sauc, ko grib, kāds gara dāvans un ko tik ne. Tas neatceļ to, kad mēs visi esam zem šī superīgā apusējā griezīgā zobena. Tā kā pārskati, pārdomā, kā ir tavā dzīvē tās lietas, vai tu gribētu, vai Kristum būtu tīkami, ja būtu 10 tādi kā tu. Un ja tu saskati to atbildi nē, tad izgaismo, kas ir tās lietas, kāpēc nē, kas ir tās šķautnes, kas ir tas fundaments, kas nē. Šalom!